Ja cilvēks ir nolēmis adoptēt bērniņu, tad pats pirmais un galvenais jautājums viņam ir jāuzdod sev pašam, kāpēc man to vajag, kāpēc man to gribās. Un pati galvenā lieta vispār tā ir motivācija, kāpēc es to vēlos. Jo man praksē ir bijuši gadījumi, kad šī motivācija tad ļoti saistīta ar cilvēka kaut kādu tādu psiholoģisko, gribētos teikt pat problēmu pusi. Vai nu tā, kad ir savs bērniņš aizgājis nelāgā kārtā bojā un ir vajadzīgs uzreiz bērns, un lai nebūtu šī iztrūkuma sajūta un nav tiks galā ar sērošanas procesu. Vai, piemēram, ir vajadzīgs draugs vai draudzene savam bērnam, vai dažkārt varbūt tās nav tas dzīves piepildījums un gribās caur bērnu piepildīt savu laimes sajūtu. Tas nekad neizdosies, jo tāpēc, ka cilvēkam jābūt saskaņā pašam ar savām vajadzībām un jābūt tomēr gan nobriedušam, gan līdzsvarotam, lai varētu izvēlēties audzināt bērnu, ienācēju savā ģimenē un kļūt šim bērniņam par labu vecāku. Vērtīga motivācija ir tā, ka es kaut ko zinu par bērnu audzināšanu. Man ir savas prasmes iemaņas, un es esmu izaudzinājis savus bērnus, un tie bērniņi tā kā ir katrs jau nostājušies uz kājām, izvēlējušies varbūt tās savu ceļu. Tas nozīmē, ka bērns var būt liels, bet viņš var būt tāds, kas jau tā kā savā attīstībā iet savu gaitu, un vajadzīgi viņam tikai vecāku palīdzēšanu un atbalstu. Un es jūtu, ka man sirdī pietiek vietas vēl kādam bērnam, kuram es varētu palīdzēt. Tad tā būtu tā nobrīdusī motivācija, tas, ka es zinu, ka man ir šī palīdzēšanas spēja un arī pārliecība, ka es to varu veikt. To pseido motivāciju raksturo tas, ka es neesmu laimīgs un es domāju, ka darot to es būšu laimīgāks. Ja? Tas uzreiz liecina par to, ka cilvēkam īsti negribās varbūt nodarboties pašam ar savām grūtībām, problēmām. Viņš meklē kādu blakus risinājumus, kā viņš varētu iziet no savas situācijas. Ja, Parasti jau šādu soli spēr cilvēki, kuriem nevar būt pašiem savu bērnu. Mēs šai ziņā esam ļoti apdāvināti. Mums 3 bērni jau bija. Un mēs sapratām, ka vispār tā mūsu motivācija šim solim ir palīdzēt kādam bērnam izaugt ģimenē. Un zinot to, ka uz bērniem līdz 3 gadiem stāv burtiski rinda, un ir tīpaši zīdainīšiem, visgrūtāk ir tiem bērniem, kuriem ir jau pār 3 gadiem. Tāpēc, ka dažādu aizspriedumu dēļ lielākos bērnus, faktiski, jo vecāks ir bērns, jo mazāk viņam iespēja no kādas aprūpes iestādes vai audžu ģimenes nonākt īstā ģimenē. Un tāpēc mēs bijām nolēmuši, ka mēs gribam bērnu virs 3 gadiem, restīvi palīdzēt kādam, kuram ir mazākas iespējas citādi nokļūt ģimenē. Parādīja anketas ar 3 puikām. Un pēc būtības mēs uzreiz izvēlējāmies Danielu. Jo tie 2 pārējie bērniņi bija daudz smagāki. Ņemot vērā, ka mums ir jau 3 bērni, tad mēs tā īsti ar tādām smagām neirozēm vai slimībām mēs tā īsti nevaram atļauties. Bet Daniels tā riktīgi uzrunāja. Viņš ir tas blonds, smaidīgs puika, līdzīgs mūsu bērniem. Ja, mēs uzreiz atkal pieņēmām lēmumu un virzējām to procesu tālāk. Protams, ka tas ir gluži dabīgi. Tad, ja pārim nav bērni un nevar būt bērni, kad ir vēlēšanās bērniņu adoptēt, un tas ir skaisti. Bet, protams, ja pārim bērnu nav un nav bijusi iespēja varbūt bērnu audzināšanā piedalīties, citreiz pašiem nav bērni, bet pāris var iesaistīties krustu bērnu audzināšanā, un tāpat tās ir taču arī kādi radinieki, kuriem bērniņi ir. Un šīs prasmes un iemaņas arī var apgūt tur. Bet, ja pilnīgi nav bijis kontakts ar bērniņiem un ar bērnu audzināšanas procesu, es gribu sacīt, riski var būt vairāk. Ja? Viens risks, ko es saredzu, kāds ir tā, ka, ja tie bērni pašiem nav, tad kādu bērniņu uzņemot savā ģimenē, varbūt ir tomēr fantāzijas par to, kādu es gribu to bērniņu redzēt. Un tā fantāzija ir cieši saistīta varbūt tās ar to, kādu es gribētu to savu bērniņu. Ja man tā kā būtu bijusi iespēja pie šī bērniņa tikt. Un, protams, ka tad vienmēr ir jautājums, kā šī fantāzija sadzīvo realitāti. Ir arī ļoti veiksmīgi gadījumi, kā tad tas tiek pieņemts. Bet, protams, ir tā, ka neslēpšu praksē ir gadījumi,
kad ir ļoti grūti sadzīvot fantāziju bērnam vecāku iztēlē reālo bērnu, kas tā kā ir ienācis ģimenē, un protams, tad attiecību domstarpības veidojās. Nu, labi, ja ir speciālistu padoms un atbalsts, un ir tā, ka var izlīdzināties grūtības, un citreiz gadās arī tā, kad vai nu speciālists palīdzība nav saulaicīga, vai arī tiešām nekur arī negriežās pēc palīdzības. Un stāsti var būt visādi. Domāt labi, vai es varu sniegt māju sajūtu un drošības sajūtu bērnam, kurš man ienāks ģimenē, kurš būs manējais, jo juridiski viņš būs mans bērns, bet kurš man ir jāpieņem un jāiemīl, jo viņš nav piedzimis man. Viņš nav piedzimis mūsu ģimenē. Tas ļoti svarīgi. Vislielākais jautājums bija tāds emocionāls, vai ņemot vērā to, ka mums jau ir 3 bērni, vai es varēšu iemīlēt šo bērnu kā savējo. Tas man bija tāds svarīgākais. Un pēc tam tikai ar to saistīts arī jautājums, vai mēs varēsim tikt galā ar šādu uzdevumu. Un tikai pēc tam nāca tāda racionālā domāšana, vai mēs to varēsim finansiāli, kur mēs liksim gultiņu, kā mēs pārvietosimies uz bērnudārza skolu. Tas nevar būt lēmums, ko cilvēks pieņem vienas dienas vai pat nedēļas laikā. Parasti ir tā veiksmīgi tie gadījumi, kad cilvēks ir sevi nobriedinājis to domu un uz to iet. Un tad tas, kas ir vēl ļoti svarīgi, vai es pietiekoši daudz par to zinu, vai es pietiekoši daudz zinu, ko nozīmē audzināt, es gribu teikt, tomēr svešu bērnu savā ģimenē. Lielākais veiksmes procents ir tieši tā sagatavošanās pusē, un es varbūt gribu teikt, ka man ir iespēja bijusi ciemoties arī ārvalstīs, un ārvalstīs tieši uz sagatavošanos, uz vecāku sagatavošanos ir liels uzsvars. Maksimāli daudz fórumos internetā meklēt un lasīt adoptētāju pieredzes, jo tur ļoti labi parādās tās izpausmes jau bērniem ir ļoti līdzīgas. Viņi ir piedzīvojuši ļoti lielu pārdzīvojumu, un tur vienkārši vecāki dalās reālā pieredzē, ar ko viņi ir saskārušies. Kuram bērns varbūt ir slēpis ēdienu zem spilvena, kuram bērns ir ēdis smiltis, agresīvi uzvedies. Tas nav nekas šausmīgs, un bieži vien tā dara gan arī visi bērni, arī tie, kas nav bērnu namos, bet vienkārši lasīt un iepazīt. Ir tīpaši tie cilvēki, kuriem nav savu bērnu. Priekš manis reālā dzīve izrādījās daudz grūtāka, un es nevaru noliegt, ka es nezinu, vai tās bija pirmās 2 nedēļas vai 1. mēnesis, kad man acīs bija, droši vien, ka manās acīs bija diezgan liels izmisums un bailes. Un tas izmisums un bailes par to, vai mēs spēsim tikt galā. Jo tu jau visu laiku pirms tam pārcelā, vai mēs tiksim galā, un tad tu tev sev racionāli atbildi, jā, kāpēc gan, lai mēs netiktu galā, mums taču ir pieredze, mums ir bērni un tam līdzīgi. Bet, tad, kad ir reāls bērns, tad, protams, tās visi tie satraukumi kļūst pavisam reāli. Es iesaku tikties dabiskā vidē ar kādu no vecākiem, kas ir gājuši ar pieredzē cauri. Es noteikti ieteiktu tikties arī ar speciālistu un tomēr izrunāt visas tās lietas, kas varētu rasties bērnu adopcijas procesā, varbūt tās par grūtībām, par to, ko pašam dara zināt. Tas tomēr ir drošāk. Tas ir drošāk un tas ir klāt pie gatavošanās. Es nedomāju, ka ir no interneta jāatver šie briesmīgie stāsti, jo cilvēki vienmēr vairāk uztver to negatīvo, kas ir ļoti tādā ēterā izlaists. Ja. Es domāju tā, ka tiešām kontaktēties ar cilvēkiem, kas var reāli pastāstīt. Svarīgi ir šis kopīgais lēmums, jo praksē ir gadījies, kad, pieņemsim, mamma ļoti vēlās, un ir tā, ka tā gatavība ģimenes kontekstā nav tik liela, piemēram, tētis nezin, kā būs, vai arī savi bērni nav pietiekoši sagatavoti, ja ir, jā. Un, tas vienmēr arī stāsts, ka šī gatavošanās tad nav pilnīgi, jo, ja es to gribu un citi negrib, ar ko es dzīvoju kopā, arī no tā nevar sanākt nekas labs, jā. Ir jāiet uz to, tad visiem tam jābūt kopīgam lēmumam. Varbūt tā, ka viens to vēlās ātrāk un otrs piekrīt pēc laika. Labi, tā varbūt, tāpēc es saku, tas ir process, viņš var būt vairāku, pat gadu garumā. Bet svarīgi ir, lai visi ir tam gatavi.
mums, kā jau cilvēkiem, kas pieņem kaut kādu lēmumu, kurā ir iesaistīti bērni, likās, ka mums ir ārkārtīgi daudz viņiem par to jāstāsta. Iespējams, ka mēs pēc stāstījām bišķi pārāk daudz, kaut kā droši arī, ka nē. Mēs vienkārši tā bija vienkārši runāšana par to, ka tagad būs tā, ka būs brālis, ka viņš ir jāpieņem. Mēs arī bijām aizbraukuši uz to pēdējā stadijā, jau kad mēs bijām jau tikušies un aizbraucām uz savu pieņemt lēmumu, tad mēs prasījām arī bērniem viedokli par to, vai viņi ir akceptē vai viņi ir gatavi šo te konkrēto jauno brāli pieņemt. Tā kā nekāda baigie jautājumi īstenībā nebija, jo skaidrs, ka bērni ir priecīgi par to, ka būs tusiņā vēl viens klāt. Ja? Tas, kad tu teiksim, pēc tam var būt kaut kādas blakus parādības jau no visādas neērtības viņiem un jaunas situācijas, to jau viņi tā īsti nevar izvērtēt pirms tas ir noticis. Ir jāsaprot, kad šajā audzināšanas darbā var parādīties visi dažādi momenti. Jā, un ar to, ka es esmu tikai labs un labestīgs cilvēks, ar to nekādā gadījumā vēl šī dzīve negarantē labu rezultātu. Jā, jo bieži vien ir tā, ka ir bērniņiem ir jāsniedz atbalsts, jā, bet tāpat jāprot viņi disciplinēt. Lai disciplinētu bērns, ir jābūt arī zināšanām. Ja, piemēram, tas ir bērniņš, kuram ir kaut kāda, emocionāla aiztura, bieži vien adopcijas gadījumā tā var būt, tad ir svarīgi, lai vecāki spēj empātiski bērnu sajust, kas viņam ir tajā brīdī vajadzīgs. Ja, dažkārt ar savējiem es zinu, ka vecākiem nemaz nav tik viegli. Ja. Ar svešu bērniņu būs tā emocionāli, varbūt nāksies investēt vairāk. Ja. Ir jābūt uz to gataviem. Jā. Apmēram gads paiet, kamēr noteikti adaptācija, un tas tiešām tā arī ir. Un es domāju, ka tas ir arī abos virzienos. Pirmkārt, adaptējās bērns, otrkārt, adaptējamies mēs, jo tā saite jau veidojas apusēji. Viņam ir svarīgi pierast pie mums, un mums ir svarīgi pierast pie viņiem. Jo tās attuvināšanās notiek pakāpeniski. Tas priekš manis bija tāda atklāsme, un faktiski atklāsme un tāds man kļuva vieglāk tajā brīdī, kad es sapratu, ka tā mīlestība nerodās tā. Viss, tagad mēs tevi mīlam, tagad tu mīli mūs. Tā tas nenotiek. Tās attiecības veidojās pamazām. Un tur ir ļoti svarīgi nepārspīlēt. Man bija pirmajā laikā bišķiņ grūti, jo es biju tā diezgan idealizējusi. Ja reiz es paņemu bērnu, tad es uzreiz viņu arī, man bija tas jautājums, vai es varēšu mīlēt kā savējo, un tagad es biju pieņēmusi lēmumu, jā, mēs adoptējam, tad man arī bija šī idealizācija, ka tā, ka mēs paņemsim, ja reiz mēs esam pieņēmuši, tad man arī uzreiz jāmīl, ir, kā savējais. Un, jā, man ir siltās jūtas, jā, es viņu uztveru kā savējo, bet, protams, ka tas ir savādāk kā, piemēram, ar meitu, ar kuru mēs esam kopā jau 6 gadus. Un tas ir normāli, jo, ja es satiktu savu 6-gadīgo meitu, tagad pirmo reizi, kad viņai ir 6 gadi, neraugoties to, ka viņa ir man bioloģiskā meita, protams, ka man būtu tā arī ar viņu jāiepazīstās. Mums nebūtu visas tās mūsu attiecību pieredzes, kas mums jau ir, un tieši tāpat ir šajā gadījumā. Un tāpēc arī vecākiem ir vajadzīgs šis gads, kamēr notiek šī satuvināšanās. Tikpat svarīgi īstenībā ir tā bērnu attiecība evolūcija, jo viņi taču tur ir viss tā gāma iziet cauri, viss tā sākuma prieks par to, ka tusiņš tagad un tā greizsirdība un cīņa par ietekmi un tā hierarhijas dalīšana, kurš tad ir tagad galvenais, kurš vēl, tas viss ir ārkārtīgi sarežģītas attiecības īstenībā tajā barā. Viņiem ir dāvināts, jādala tagad istaba ar brāli, un no sākuma tas viņam arī nebija viegli. Pašā sākumā, protams, baigais entuziasms, un viņš saprot, ka īstenībā taču viņš ir bišķiņā apgrūtinājums. Mums kaut kādas 2 nedēļas apmēram mēs aizbraucām uz Kartupeļu talku pie maniem vecākiem, un tur tā trauksme bija viņā, viņš nepiedalījās, viņš nolīd kaut kur kaktā, viņš nesaprot, kāpēc viņi vispār kaut kur ir atveduši, atkal kaut kur viņš ir aizbraucis, kas tie pa svešiem cilvēkiem, vēl kaut kur mēs kādu brīdi nevarējām braukt ciemos un pieņemt ciemiņus, tāpēc ka viņš visus svešinieks uztvēra kā draudus. Kaut kādas potenciālos, ka varbūt viņi atkal kaut kur vedīs, kaut kas ar viņus var notikt vai vēl kaut kas. Un skaidrs, ka
šī trauksme daudz mazinājusies. Tā, kad nav jācīnās par mammu, tās attiecības ir brīnišķīgas. Viņi var 3 mazie bērni savā starpā var tādu lomu spēles, kur spēlēt visu dienu un ņemties un kaut ko kopā darīt. Un Dāvis jau māca viņu futbolu spēlēt un ne tikai to, arī visas muļķības, ko viņš pats jau māca. Ja? Visi 11 gadnieki foršos jociņus. Mēs, tā, kad mēs bijām to izvēli izdarījuši, tad mēs braucām uz Krāslavu, kur Daniela dzīvoja Auģu ģimenē. Mums bija šī pirmā tikšanās. Viņam bija vēl viens puika, kurš bija vecāks, bet kurš vēl nebija adoptējis tāds pavisam smags puiktēns. Un mēs tur kaut kādas pāris stundas pirmajā dienā pavadījām kopā. Viņš visu izrādīja savus govis un vēžus ezerā un vēl kaut ko. Tur tā īstenībā bija ārkārtīgi draudzīgi un atsaucīgi. Mums īstenībā kontakts izveidojās uzreiz daudz ģimeni arī mēs bijām pirmie, kas skatījās Daniela, tas kontakts mums pirmais ir vislabākais no visiem. Un ārkārtīgi interesanti, ņemot vērā to, ka viņam bija ārkārtīgi, viņam joprojām ir jauks un silts un ciešas attiecības ar Kauģu ģimeni, cik viegli viņš gribēja, viņš teica, jā, visi braucam, forši, tagad ir sāksme no jaunā dzīve apmēram un tā viegli. Ir kā jau, nav gluži tā kā bērnam, kur it kā visi bērni gaida, kad notiks tas brīdis. Ja, viņš uzreiz atspēja iesētās mašīnā, aizbraucām. Viņam sākās jaunā pasaule, kurā viņš ieraucīja daudz jaunu, tad viņš acis skrēja uz visām pusēm. Bija interesanti. Jā, tas grūtais ir reāli uzzināt to, cik daudziem bērniem ir tik grūti likteņi. Un tas ir visgrūtākais. Jo viena lieta ir zināt to, ka Latvijas bērnamos mīt vairāk tūkstoši bērnu. Pavisam cita lieta ir, ka tu ieraugi tos reālos bērnus, ka tu uzzini reālos stāstus par to, kuru mamma pametusi šādā veidā, kuru tēvs ir izmantojis seksuāli, kurš vispār tur atstāts pagrabā viens pats. Tas ir ļoti emocionāli, jā, tāds liels pārdzīvojums. Īstenībā tajā procesā vispār visa dzīve kaut kā baigi, visa dzīves uztver diezgan lielā mērā pārvērtējas tieši tāpēc. Tā, ka mēs bijām šo lēmumu pieņēmuši un jau iesnieguši papīrus un skaidrs, ka mēs to darīsim, tad man bija tā sajūta, ka ātrāk gribās to bērnu satikt, tāpēc, ka ja reiz mēs to darīsim, ja reiz mēs satiksimies, man gribas ātrāk viņu pasargāt, paglābt, ātrāk tā kā paņemt azotē pie sevis. Un tad jau, kad tuvojās tas brīdis, kad mēs reāli braucām iepazīties, es zinu, ka iepriekšējā vakarā man bija šausmīgi liels uztraukums. Un es tā kā mierinot sevi, vai tā bija kaut kāda sajūta, vai ticība tam, ka ka mums būs šis kontakts un ka viss būs labi. Es zinu, es ejot gulēt, sev tā klusām teicu, man puisīt rīt mēs satiksimies.